puķinu tev pateikšu kaut ko ļoti svarīgu, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Gada labākais koncerts. Realitātes pārveidošana internetā, attēlu korģēšana, pārspīlējumi un citi maldināšanas veidi. Tātad, kas mums būs mūsu koncertā? Un kur vispār viss šis notiks? Kādā muižā? Kādā estrādē? Es piekrītu par muižu. No? Mums obligāti vajag afišu. Kas ir afiša? Tas ir tas kā plakāts, kas aizsūta citus ierasties uz kaut kādu notikumu. Piemēram, teātra izrādi, gleznu izstādi vai koncertu tādu kā mūsējais. Nu jā, mums arī vajag tādu plakātu. Varēsim to visu kaut kur pielīmēt. Tikai jāizdomā, cik daudz klausītāju mums vajag. Ja izliksim plakātu skolā un pilsētas galvenajā laukumā, atnāktu ļoti daudz cilvēku. Izdomāsim, iegribēsim tikai sevējos, varēsim pielikt pie leduskapja. Varbūt mēs varētu arī kādam draugam čatiņā izsūtīt. Sarunāt. Tagad tikai jāizdomā, kas uz mūsu afišas būs. Jā. Dziedāsim mēs, uz afišas jābūt mums visiem. Jā! Mēs varētu uztaisīt tādu bildi, kur mēs katrs attēlojam savu varoni no dziesmas, kurā dziedāsim solo. Es būšu zinkārīgais zirbolēns. Nu nē, vajag visu smuki sataisīt ar datoru. Mūs varētu visu smuki safočēt, un mēs izskatītos daudz skaistāk. Kā tu to domā? Piemēram, Grieta ļoti labi zīmē. Vai arī tu vēlies, lai mēs izskatāmies tādi īstāk, tāpēc tu vēlies fočēt? Nu nē, piemēram, man varētu būt ļoti lieli spārni kā no vienas dziesmas, kur dzied par fējām, un 2 reizes lielākas acis un mirdzošākas nekā patiesībā. Es varētu būt supervaronis. Bet kā jūs to izdarīsiet? Nu, Karolīna, kā tavas acis fotogrāfijā var būt 2 reizes lielāks? Es nesaprotu. Nu kā, ar Photoshopu? Par ko? Ar Photoshopu. Kas tas ir? Tas ir Photoshop. Tā ir tāda programmā, datorā, planšetē un man liekas, ka arī telefonā. Tur var pārveidot bildes, matus, kuplākus, drēbes košākas, pielikt kaut ko vai noņemt, un arī tur es varu dabūt savus spārnus. Bet paga, tad tajā afišā var būt bez ģipsa, vesels un stiprs. Kāpēc gan ne? Un afišas vidū mēs varam uzrakstīt gada labākais koncerts! Jā! Draugi, vai zināt, kāda ir afišas jēga? Kādēļ viņa vispār ir jātaisa? Un kāds ir tas mērķis? Parādīt, ka mēs smuki izskatāmies, vai arī parādīt, ka mēs smuki dziedam? Jā un nē. Afišai ir jābūt aicinošai, bet ne maldinošai. Kādai viņai nav jābūt? Maldināt nozīmē apzināti melot. Photoshops un visādi filtri ir viens no vispopulārākajiem maldināšanas veidiem. Ja jūs izmantojat par daudz Photoshopu vai visādus filtrus, tiešām izskatās kā no pasaku grāmatas iznācis. Es nesaku, ka tas ir slikti, vienkārši jūsu plāni jau ir pārāk traki. Atceries par drošību. Klausoties jūsu sarunu, es sapratu, ka vissvarīgākie cilvēki būtu jūsu mammas, tēti, brāļi un māsas un paši tuvākie. Bet, kā jums liekas, viņi nāks tādēļ, ka ir afišā redzējuši, tevi, piemēram, ar spārniem vai tevi bez ģipša? Es nedomāju, viņiem noteikti vairāk interesēs tas, cik jums ir skanīgas balsis un tas, cik jūs čakli būsiet pārveidojuši šo izrādi. Bet tu teici, tā ir laba doma, jā, par to, ka šis būs labākais gada koncerts. Bet, ja kāds no skatītājiem būs redzējis labāku? Pareizi, tev taisnība. Bet, ja mēs pacentīsimies, tad gan būs gada labākais koncerts. Kaut kur visā pasaulē
noteikti ir noticis arī kāds labāks koncerts. Bet mūsu māmām, tētiem un draugiem mūsējais šķitīts pats labākais. Vai tad ne? Nu, protams. Jā, un mēs izdarīsim tā, lai pats koncerts būtu vēl labāks nekā afiša. Jā! Bet par to Photoshopu. Mana lielā māsa bez tā nevar savu dzīvi iedomāties. Viņa nezīmē feju spāniņus, bet visādos interesantos veidos pārveido savu seju. Tā ir. Ļoti daudz jauniešu un pieaugušie izmanto Photoshop. Vai jums ir kādas versijas? Kādēļ viņi tā dara? Nu kā? Viņi grib noslēpt savas krunkas. Viņi grib samalot. Jā, varbūt viņi vienkārši grib atgriezties bērnībā. Visas atbildes pareizas, bet starp pasaku grāmatām un sociālo tīklu bildēm ir ļoti liela atšķirība. Pasaku grāmatas ļauj mums iztēloties un piepildīt visu mūsu lielākos sapņus. Bet sociālo tīklu bilde, kur pat paša mamma viņu neatpazīst, ir vissliktākais veids, kā var melot. Tā ir melošana pašam sev. Un ir vēl viens ļoti slikts veids, kā var izmantot Photoshop. Kāds tad? Piemēram, kāds ir uzrakstījis, ka Ričijs koncertēs Amerikā un uztaisīja bildi, kā viņš pastaigās pa Holivudu. Iedomājieties, cik bērni būtu Amerikā bēdīgi, ka uzzinātu, ka tāds koncerts nemaz nenotiek. Bet varbūt kādu dienu koncerts Amerikā būs. Protams, ka noteikti, ka būs, bet kamēr pats Ričijs mums nav devis ziņu, ka dosies pāri okeānam, tā tik un tā ir viltu ziņa. Bet, Klau, mūsu koncerts taču notiks, vai ne? Jā! Bet, Nikola, man tev ir jautājums. Jautā droši. Kāpēc ir tā, ka uz mātu kartes ir uzzīmēts, ka feja māk lidot, bet, kad atnesu mājās, viņa nemaz nemāk lidot? Vai tas arī ir Photoshops? Ne gluži Photoshops, bet doma ir līdzīga. Feja uz kartes ir uzzīmēta daudz labāk nekā tā patiesībā ir. Un šī feja lidos tikai un vienīgi mūsu iztēlē. Mana mamma un tētis dzimšanas dienā nopirka Lego kuģi, kuras kastes bija uzrakstīts, ka kuģis brauc pa vētru. Var iedomājieties, cik es biju bēdīgs, ka kuģis nogrima pat vannā. Un tā tad vēlreiz atcerieties, ne visam, ko mēs redzam internetā vai spēļu veikalā, mēs varam ticēt. Un tātad, ko mēs šodien esam iemācījušies? Ka Photoshops ir riktīgs smelis. Jā! Photoshops ir pasaka pieaugušajiem. Tā ir ļoti daudzām fotoapstrādes programmām ir arī pozitīvās puses. Tās ļauj mums izkrāsot bildes un padarīt dzīvi it kā košāku. Bet kas par daudz, tas par skādi. Kārli, tava mamma un tētis tev mīlēs vienlīdz stipri vienalga, vai tev būs ģipss vai nebūs. Bet pagaidi, tad mēs sāksim gatavoties tam koncertam. Jā! Atceries par drošību. Internetā veikalā vienā dzīši rozā, skums un sapņo ātri, ielikt manā grozā. Supermaigi lāciši, spēļu biedri jauki, visas manas pasaulē grib būt mani draugi. Un lai mamma nedomā, ka man nekad nav gana, ko lai es saku, ja Lēla grib būt mana. Ja tu domā arī tā, šoreiz te nav taisnīga, spēlēm, lai tās arī citiem bērniem iet. Internetā jāpaliek, un ja gribas martas dažādas, ir viņām jādalās. 18 dažādi traktoriņi spoži, mulzenīšu varoņi, supermeni droši. 6 mīļas nāniņas, katra savā krāsā, sniega princese un viņas lielā māsa. Un lai tētis nebaras, pilna
Tet, Droši internets LV un Ričijs Rū atgādina, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Kā būt drošam internetā, zini vairāk. Digitālā drošība.lv